bez nosodījuma. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, Jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī. Jēzus saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Šķiet, ka Nikodēms būtu par kaut ko vainojams. Kādēļ gan viņš nāca pie Jēzus tikai naktī? Viņam bija bail. Bail no tā, ka viņu varētu nosodīt citi farizeji, bail zaudēt savu reputāciju. Lai kādi arī viņam būtu attaisnojumi, tomēr šķiet, ka viņa rīcība ir pelnījusi nosodījumu. Bet Jēzum tā nešķiet. Jēzus viņu sagaidīja un runāja ar viņu par Dieva valstību. Un Nikodēms kļuva par Jēzus slepeno mācekli, līdz pat dienai, kad viņam nācās palīdzēt Jēzu apglabāt. Jēzus arī mūs nenosoda. Viņš vienmēr ir gatavs mūs uzklausīt, arī tad, ja ejam pie viņa slepus, arī tad, ja cīnāmies ar savu ticību. Viņa durvis allaži ir atvērtas 24 stundas diennaktī. Jēzus mums atgādina, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Cik ļoti viņš mūs mīl? Tik ļoti, lai nekad mūs nenosodītu, lai nekad neaiztaisītu durvis mūsu deguna priekšā. Viņš mīl mūs un māca to, ko mums visvairāk vajag zināt. Mūsu dēļ viņš mira pie krusta, lai pēc tam augšām celtos un dāvātu mums, joprojām mums, mūžīgo dzīvību. Mīļais Kungs, ved mani pie sevis ar uzticību un mīlestību. Āmen!